22. gada valsts eksāmenis matemātikā 12. klasē optimālais līmenis atrisina nevienādību 1 mīnus x 4x kvadrātā dalīts ar 3x plus 3. Šai te daļai jābūt mazākai par 0. Ko mēs tagad darīsim? Pielīdzināsim skaitītāju un saucēju nulē, lai atrastu tā sauktos maiņzīmi punktus. Mīnus 4x kvadrātā vienāds ar mīnus 1, abas puses dalam ar mīnus 4, iegūstam x kvadrātā ir vienāds ar 1 ceturto, un izvēlkot saknes mēs iegūsim vienu punktu, mīnus 1 puse, otru punktu 1 puse, abus šo skaļus ceļot kvadrātā mēs iegūstam 1 ceturto. Un tagad pielīdzināsim 3x plus 3 nulai. 3x ir mīnus 3, x ir mīnus 1. Un šis jau mums būs trešais maiņzīme punkts no 3. Tagad atliksim šīs vērtības uz x asi. Schematiski uzzīmēju x asi. Mazākā vērtība vairāk pa kreisi būs mīnus 1. Un tagad ir jādomā, tā kā mums ir nestingrā nevienādība, tas nav atļauts būt vienādam ar 0, tad šie punkti visi mums tiek zīmēti tukši. Mīnus 1 puse. Te var neievērot proporcionalitāti attālumos starp punktiem, bet schematiski zīmē. Atlikām 3 punktus. Skaitītāja grafiks mums ir parabola ar zariem uz leju, jo reiznātais pie x kvadrāta ir mīnus 4. Zīmējam schematiski parabolu, tādu uzmetumu. Un saucējs 3x plus 3 mums grafiks būtu taisna. Augoša taisna no kreisās puses apakšas uz labo augšu. Augoša taisna. Un tagad padarbosimies ar mūsu intervāliem. Ja es savu pasaulīti sadalīšu 4 intervālos, šajos te maiņzīmu punktos, un sākšu pētīt zīmes no mīnus bezgalības līdz mīnus 1, man parabola ir zem x as negatīva. Taisne arī negatīva. Parabolas mīnus zīmi dalam ar taisnes mīnus zīmi un iegūstam, kā, diemžēl, tas, ko mēs nemeklējām, bet šī intervālā mūsu daļa ir pozitīva. Tas mums neinteresēs. Parabola nākošajā intervālā ir negatīva, taisne jau ir pozitīva. Parabola dalīts ar negatīvs dalīts ar pozitīvs, mēs iegūstam mīnus zīmi. Šis intervāls mums jau sāk patikt, jo mums vajag, lai daļa ir negatīva. Tā, no mīnus 1 puses līdz 1 pusē parabola mums ir pozitīva, taisne mums ir pozitīva, plus dalīts ar plus, rezultātā sanāk pozitīvs, mums neinteresē, un pozitīvs un negatīvs pēdējā intervālā. Rakstīšu nedaudz zemāk, parabolas mīnus zīme dalīts ar taisnes plus zīme. Sanāks mīnus zīme, un jā, šis intervāls mums interesēs. Kāpēc mums interesēs? Mums vajag mazāks par 0, lai dalījums būtu mazāks par 0. Atliek pierakstīt atbildi no šīm te zīmēm. X pieder intervālam no mīnus 1 neieskaitot līdz mīnus 1 pusei apvienots ar, un šo te labo intervālu aprakstam 1 puse līdz plus bezgalība. Visi galapunkti neieskaitot. Bezgalību mēs vienmēr rakstam neieskaitot, un pārējās vērtības neieskaitot, tāpēc, ka nestingrā nevienādība. Ja mēs tagad paskatītos, kā tas grafiks izskatītos precīzi zīmējot, ar GeoGebra klasiku. Tātad skaitītāja parabola, taisne,
Un, ja šo visu apvienotu un parādītu, kā izskatās grafiks kopsumā, lūk šāds te. Un negatīvs ir no -1 līdz -1 pusei, un no vienas puses šis tas zars negatīvais līdz plus bezgalībai. Paldies par uzmanību!